Čau! Man sauc Armands, jeb ARMN, un šis būs vīlogs, kurā es pastāstīšu par savu ceļu uz veselīgāku dzīvesveidu. Es gandrīz visu jūniju pavadīju esot uz slimības lapas. Maija beigās man sākās stipra vēmšana, kas nepārgāja 3 dienas, kopā ar apetītes zudumu un vēdera sāpēm. Es veicu asins analīzes un vēl pirms oficiāla rezultātu saņemšanas man atnāca īziņa no Ernesta Gulba laboratorijas, ka uzmanību lipāze 1373, kad normālais tās rādītājs ir kaut kur līdz 60, ja es nemaldos. Sazinājos ar endokrinologu, un endokrinologs man ieteica nekavējoties doties uz slimnīcu, tāpēc sazvanīju ātro palīdzību, nokļuvu slimnīcā, un tur gandrīz nedēļu ārstējos, līdz lipāze nokritās līdz 700, kas joprojām ir ļoti augsts rādītājs, un mani palaida mājās, kaut gan, īsti labi jau vēl nebija. Lipāze, tas ir ferments, kas šķeļ taukus un padara tos izmantojums organismam. Paaugstināts lipāzes līmenis visbiežāk arī norāda uz to, ka ir pankreatīts, ja aizkuņa dziedzera iekaisums, kas bija arī manā gadījumā. Pie vainas lielākoties ir neveselīgs dzīvesveids vai pārmērīga alkohola lietošana. Manā gadījumā tā ir mazkustība un neveselīgais dzīvesveids, neveselīgais uzturs. Tāpēc arī vēl slimnīcā esot, es sapratu, ka kaut kas dzīvē ir jāpamaina. Jāsāk kustēties, jāēd veselīgāk un jātiek vaļā no netikumiem. Jo kopš 2023. gada man ir diagnosticēts arī 2. tipa neinsulējams diabēts, kura kontrolēšanai katru dienu lietoju zāles, taču ar to vien nepietiek. Tāpēc es tagad tā nopietnāk piegāju tam, piegāju veselības uzlabošanai un sadalīju to tādos tagad 3 blokos, sākot ar veselīgāku uzturu. Es dzīvē esmu bijis slaids ar tievas kādas 3 reizes. Pirmā reize, kad biju ļoti maziņš, līdz kādai, pamatskolas klasai. Otro reizi, kad es mācījos Amerikas Savienotajās valstīs un visu laiku sportoju, brīvajā cīņā ejot, nometu ļoti daudz svaru. Un vēl vienu reizi, kad izmēģināju studiju laikos Shangri-La diētu. Shangri-La diēta, tā ir tāda, par to es izlasīju grāmatā Freakonomics, un to izgudroja Sets Roberts, kurš jau laikam ir miris. Bet tur ideja bija tāda, ka ķermenim ir tāds kā set points, noteikts punkts, kurā ķermenim šķiet, ka svars ir optimāls, un lai to apmānītu vai iestatītu mazāku, es dzēru tā kā olīveļu bez garšas, uzņemot vienkārši tukšas kalorijas, nepiesaistot tās nekādam ēdienam klāt. Un arī nokritos diezgan daudz svarā, bet beigās bija ļoti nepatīkama tā olīveļas piegarša, un es to atstāju malā. Tur bija jāiedzer tā kā tukšā duša olīveļa, aizspiežot vēl degunu, uzņemot kaut kādas 100-400 kalorijas. Un pēc tam bija tāds kā Ozempic efekts, kad negribējās vairāk neko citu ēst. Bet, tad tagad es sapratu, ka es gribu nedaudz uzlabot to, kā es ēdu, un es to panācu ar Jimmy Joy. Jimmy Joy ir uzņēmums Nīderlandē, kas piedāvā pilnvērtīgas, uzturvielām bagātas maltītes, bet diezgan foršā formā. Tas, ko es pasūtīju, ir tādi pulveri, kas ir ēdienu reižu aizvietotāji. Te ir ar banānu garšu bija, un te man jau ir tukša paka ar zemenēm. Principā viņas atjauc ar ūdeni vai pienu, izdzer parasti no rīta, un tad līdz pusdienu laikam vai pat ilgāk jūtos paēdis, esmu uzņēmis visas nepieciešamās vielas organismam, arī vitamīnus. Un, vēl viņiem ir arī tādi batoniņi, kas arī ir maltītes aizvietotāji. Un, kopumā man patīk, ka vismaz viena no ēdienu reizēm man tagad ir diezgan veselīga.
Un vēl es esmu mēģinājis pirms tam arī Quill, kas ir līdzīgs ražotājs, arī tas man patika, un Huel. Huel gan īsti negaršoja, bet tie ir laikam 3 lielākie spēlētāji, varbūt vēl Saturo, kas ražo šādus pulverus, ēdienražu aizvietotājus. Un ja arī tu gribi pamēģināt Jimmy Joy, tad šī video aprakstā atradīsi linku, kuram sekojot vari iegūt 15 € atlaidi savam pasūtījumam no Jimmy Joy. Tas būtu pirmais par uzturu. Otrais, ko es savā dzīvē cenšos mainīt, ir kustība. Man dzīvē lielākais svars ir bijis, ja es nemaldos, 137 kg. Tas ir 3XL izmērs, patstāvīgs diskomforts un svīšana, ir ļoti nepatīkami. Tagad mans svars ir tuvu 100, kādas 102, 104, un jau vairāk kā 2 nedēļas katru dienu es dodos nūjot. Taču, lai piespiestu sevi nūjot, man vajadzēja sevi nedaudz, ne tā kā apmainīt, bet atrast papildu motivāciju. Un tā papildu motivācija manā gadījumā ir Stepan aplikācija, Stepan Go aplikācija konkrētāk. Tas ir tāds digitālās kurpes, ko iegādājas un tad staigājot var pelnīt kriptovalūtu. Man ar vienu pastaigu 40 minūšu apmēram es varu nopelnīt, pārvēršot eiro kādus 2-3 eiro. Tas ir tāds, tur gan, lai sāktu spēlēt, ir jāiegulda naudiņa, vismaz kādi 100 eiro, bet uz mani reāli strādā gamifikācija, man patīk blokķēšu tehnoloģija, man patīk kriptovalūtas, patīk NFT, un attiecīgi man ir motivācija katru dienu iziet pastaigā, ne tik daudz to pāris eiro dēļ, bet vienkārši, lai piedalītos spēlē un lai vairāk uzstātos. Tagad arī vakar nokačāju vēl vienu spēli, Walkscape, kas ir tāds RPG vairāk, kur arī staigājot un kustoties var piedalīties spēlē. Es vēl neesmu ļoti izpētījis, bet izskatās forši, tur kačā līmeņus un var visu kaut kādas darbības veikt. Tur es uztaisīšu kādu atsevišķu review, kad būšu vairāk paspēlējis. Ja tev interesē Stepan Go, vēlēs arī pamēģināt uzspēlēt, tu vari uzspēlēt arī neko neieguldot, ja tu sazinies ar mani, un es tev atsūtu ielūgumu un palienēju kādu no savām kurpēm. Tā kā, ja ir interesi, droši atrakstī, pastāstīšu vairāk. Tas bija otrais punkts par kustību, un trešais punkts būtu par netikumiem. Es bieži nemēdzu dzert, varbūt dažas reizes mēnesī, taču izdzerts varēja daudz, jo man īsti nebija paģiru un arī lēni reibu, bet tādi man ir skaidrs, ka man maizkuņu dziedzim tas galīgi nepatīk. Es principā no alkohola atsakos visu mūžu, un tas man arī ļoti nepietrūks, jo alkohols nekad nav bijis tāds sirdī ļoti tuvs, tā kā tā nav problēma, bet citādi ir ar smēķēšanu. Jo es smēķēju jau vairāk kā 10 gadus un atmest nevaru, neskatoties ne uz ko. Man ir vairāk endokrinologi un citi ārsti teikuši, ka smēķētas nedrīkst nekādā gadījumā ar saviem asins analīzēm, savu asins analīžu rezultātiem, un ka man ir nekavējoties jāatmet, bet es parastās cigaretes gan nesmēķēju, bet lietoju aikosus, veipus, nikotīnas pilventiņus, un tā tas bija līdz pirms aptuveni 2 nedēļām, dumskrolojot cauri threadiem. Es atradu tādu AirTag, kas ir šāda ierīce, ko es esmu arī pasūtījis. Tepat ir unboxing video manā YouTube kanālā un pirmie iespaidi. Bet principā, kas tas ir? Tā ir tāda ierīce, kurā ievieto aromatizētu gaisa, aromatizētu filtriņu, un kas vienkārši ļauj ieelpot principā gaisu ar kādu aromātu. Aromāti ir pavisam 10 dažādu veidu. Man mīļākie vaniļa, kafija, raspberry, cinnamon ir forši. Tas ir pēdējais solis, kas būtu man jāveic, lai būtu pavisam veselīgs dzīvesveids, jāatmet nikotīns un smēķēšana.
Aikus neesmu lietojis, tagad jau būs 3. diena, tāpat ar nikotīnas pilventiņiem. Vēl ir kaut kādi veipa atlikumi palikuši, ko pa brīdim paveipoju, bet principā 90% no laika, kā man gribās uzsmēķēt, es vienkārši paņemu ērtengu, ievalku, nekādu dūmu, nekādu bateriju, nekāda kaitīguma. Un, jā, tas aizstāja to vēlmi kaut ko vilkt iekšā. Viņam arī forši tāds ASMR efekts, ja viņi pagroza, viņš klikšķ. Tā kā šī ierīce, es ceru, man ļaus pilnībā atteikties no nikotīna lietošanas. Un, ja tev arī interesē ērtengi, tu vari izmantot kodu Armands un arī linku, ko atradīsi šī video aprakstā, lai iegūtu 10 eiro atlaidi single set komplektam, kurā ir ierīce un 6 garšas, vai arī dubultajam komplektam ar 2 ierīcēm. Tā kā skaties video aprakstā linku un izmanto kodu Armands pie groza. Jā, principā tāda vēlme dzīvot veselīgu dzīvi, no atkarībām brīvu un bez, nedarot neko muļķīgu. Man ir bijusi jau kopš vidusskolas laikiem, kad es 10. klasē studēju ASV, un es tusējos ar tādu straight edge kopienu, kas ir straight edge dzīvesveids un subkultūra, kas radusies ir hardcore punk ietekmē, kur cilvēki tā kā atsakās no alkohola, tabaks, narkotikām un uzsver veselīgu un apzinātu dzīvesveidu. Un studējot Amerikā, es arī ar šiem cilvēkiem, jauniešiem pavadīju lielāko daļu laiku, un tā bija tā kā mana subkultūra, mana grupa. Un straight edge kultūras pārstāvi, viņi lieto tādu simbolu kā krustu, ko viņi bieži uztavē uz rokām vai vēl kaut kur citur. Tā nav reliģiska kustība vai kas tam līdzīgs, tāds galīgi nav tas krusts, kas simbolizē agrāk, kad tu Amerikā aizies kaut kādu bārņu un tev nav pilngadība, tad pie ieejas tev uzvilk to krustiņu uz rokas, lai bārmenis zinātu, ka tu nevar pārdot alkoholu. Un tad ar laiku straight edge subkultūras pārstāvji sāk identificēties ar to krustiņu un paši tagad savu viltu viņu virsū vai tetovēt. Un pirms vairāk kā 10 gadiem es arī biju diezgan dziļā bedrē, tā kā nonācis. Un tās mēģināja izkārt, es arī gribēju toreiz atteikties no visa sliktā un uztaisīju sev tetovējumu uz rokas arī iksiņu. Un biju straight edge, tā kā kādus pāris mēnešus, līdz diemžēl salūzu un atkal atsāku smēķēt, atsāku lietot alkoholu. Bet, šoreiz tas ir nopietnāk, jo tagad arī manai veselībai tas ir būtiski dzīvot šādu dzīvi. Tā kā varbūt beidzot es sākšu savam tetovējumam klausīt un ar izmaiņām dzīvesveidā vēl paildzināšu savu dzīvi par pāris gadiem. Tā kā tas arī tā būtu viss. Gandrīz 15 minūšu video. Es ceru, ka bija noderīgi. Ja kas, tad tiekamies nākamajā vlogā. Paldies! Čau!